Dievs svētī Latviju, mūsu dārgo tēviju, skan mūsu valsts himna. Pēc dažām dienām mēs bieži dzirdēsim, varbūt arī kaut kur līdzi dziedāsim šo skaisto melodiju. Latvijas neatkarības diena, 18. novembris. Ko par to saka Dieva vārds? Kā mums kā kristiešiem būtu jāizturas pret savu valsti? Un cik tālu sniedzas kristieša patriotisms? Apostuļu darbu grāmatā 17. nodaļā, 26. un 27. pantā ir rakstīts, ka Dievs ir nolicis visām tautām celties no vienām asinīm. Tas ir no Ādama un Ievas asinīm, mēs visi esam vieni pēcnācēji, un dzīvot pa visu zemes virsu, un ir nospraudis noteiktus laikus un robežas, kur tiem dzīvot. Brīnišķīgi! Dievs ir devis šo zemi, Dievs ir nospraudis robežu katrai valstī. Un interesanti, ka tas nav vienkārši tāpat, jo nākamais pāns, 27. saka, lai tie, tas ir zemes iedzīvotāji, meklētu Dievu, jo viņš nav tālu nevienam no mums, un viņu mēs varam gan nojaust, gan atrast. Vēstures doktors Aleksejs Opārins ir uzsvēris to, ka ir saskatāma noteikta korelācija jeb likumsakarība starp valsts vai zemes iedzīvotāju izturēšanos pret Dievu, pret Bībeles Dievu, dzīvo Dievu, radītāju Dievu un valsts uzplaukumu. Ja cilvēki atzīst šo Dieva kā radītāja statusu, atzīst to, ka Dievs ir devis šo zemi un viņu godā, tad valsts uzplaukums notiek ātrāk. Ja nē, ja cilvēki sāk godināt koka, akmens vai cita veida tēlus, ko Bībele sauc par elku tēliem, tad vērojams ir zināms un noteikts pagrimums. Par to jūs vairāk varat iepazīties viņa darbos. Bet kāda tad ir kristiešu attieksme, vēlamā attieksme pret valsts varām? Apostols Pāvils raksta par to Romiešu vēstulē un izsaka tādu kā apgalvojumu. Ik viens, lai ir paklausīgs varām, kas valda, jo nav valsts varas kā vien no Dieva, un tās, kas ir Dieva ieceltas. Ja mēs aplūkojam šo pantu atrauti no visa kopējā konteksta šai nodaļā, mēs varam nonākt līdz absurdam. Ko darīt, ja ir despotiska vara, ja ir autoritārs režīms, ja valstī pastāv cenzūra, netaisnīga izrēķināšanās ar citādi domājošajiem? Tādas varas Dievs nevar atbalstīt, pavisam noteikti. Tad Dievam ir jāiejaucas un jāmaina šī valsts vara. Par to runā vecās derības skaistā Daniela grāmata, kur ir sacīts, ka Dievs ir tas, kas liek mainīties laikiem un dzīvei. Viņš atceļ un ieceļ ķēniņus. Un paturpināt šo domu, atpakaļ pie Romiešu vēstules, Pāvils saka, kāpēc tad šī vara ir Dieva iecelta? Kāpēc šāds apgalvojums, ka neviena vara nav, kas būtu bez Dieva iecelta? Un 4. pants saka, ka šī valsts vara ir Dieva kalpone tevis labā. Nevelti tā nes zobenu, jo tā ir atriebēja un soda nesēja tam, kas dara ļaunu. Lūk, kādā nozīmē šīs varas ir Dieva ieceltas. Tās ir Dieva instruments ļaunuma savaldīšanai. Ja nebūtu likumu, ja nebūtu noteikumu un tiesas institūciju, kuras iestājās un ierobežo šo ļaunumu, tad valdītu anarhija, stāvoklis būtu līdzīgs tam, kāds tas bija pirms plūdu laikā. Par to mums raksta pirmā Bībeles grāmata. Un tur ir rakstīts, ka tajā laikā Dieva dēli, par Dieva dēliem nosaukti cilvēku bērni, jeb tie, kas atzina Dievu, viņi vēroja, ka cilvēku meitas, tātad tie,
kas bija Kaina pēcnācēji, jeb kas bija atkāpušies no Dieva, ka tās meitenes bija ļoti skaistas, kaut arī viņas neticēja Dievam, viņas bija vēl skaistākas varbūt par ticīgām meitenēm, un tie ņēma tās sev par sievām, kas tiem labāk patika. Mēs zinām, pie kā noveda šī patika, pie kā noveda šī bezlikumība, kas valdīja pirms plūdu laikmetā. Dievam vajadzēja pielikt punktu šai grēka epidēmijai un pieļaut plūdu nākšanu pār visu pasauli. Bet pamatots ir jautājums, ko darīt, kad valsts vara zaudē, vai ir tāds brīdis, kad valsts vara zaudē savu autoritāti? Kad tā tiek izlietot nelietīgi, kad tiek pieņemti likumi, kas ir netaisnīgi, vai arī, kā tas bija viduslaikos, kad valsts vara bija pakļauta garīdzniecības ietekmei tik stipri, ka izpildīja visas garīdzniecīgas prasības. Un Bībele ziņo, ka šādi laiki atkārtosies. Kā mums rīkoties tādos gadījumos, kad valsts vara pakļaujās garīgajai varai? Varbūt mums sarīkot kādu sacelšanos? Varbūt iet demonstrācijā vai gājienā? Varbūt kristiešiem vajadzētu piketēt pie Saimas ēkas par amorālām lietām un tam līdzīgi? Bet mēs varam uzdot vienkāršu jautājumu. Ko darītu Kristus, ja viņš būtu mūsu laikā dzīvojis uz zemes? Lasot Bībeli, mēs nekur neatradīsim aprakstu, kad Jēzus būtu iesaistījies kādos strīdos par politiskiem jautājumiem. Viņš no tā izvairījās. Viņš arī neatbalstīja vienu vai otru grupu, kas sacēlās pret romiešu valdību. Viņš negatavoja nekādu dumpi vai apvērsumu tautā, kā viņu par to nepamatot apsūdzēja jūdu vadītāji. Bet ko viņš darīja? Viņš pasludināja citas valstības principus. To gan viņš darīja katru dienu, nenogurstoši, citreiz pat vakaros, līdz vēlai naktī. Un ko tad viņš pasludināja? Viņš pasludināja šos 3 pamatvaļus, ja pamatprincipus, uz kuriem balstās Dieva valstība. Un šie 3 principi ir taisnīgums, žēlastība un mīlestība. Šo 3 īpašību brīnišķīgais kopums. Un Pāvils, rakstot Filipiešiem, saka to, kad mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidām pestītāju Kungu Jēzu Kristu. Brīnišķīga nodaļa Bībelē, kas apraksta ticības varoņu darbus, piedzīvojumus kopā ar Dievu, ir Ebreju vēstules 11. nodaļa. Un tur Pāvils izdara secinājumu pēc tam, kad viņš apraksta šos ticības varoņus Noā, Ābrahāmu, Jēkabu, Jāzepu, Mūzu, Dāvidu. Viņš saka, šie visi varoņi ir miruši ticībā, apsolītās lietas nesaņēmuši, bet no tālienes tās redzēdami un sveigdami. Viņi dzīvoja tā, it kā viņi redzētu šo debesu valstības piepildījumu, it kā viņi redzētu pašu Dievu sēžam uz troņa un visus cilvēkus apliecinot kopā ar visiem eņģeļiem un svētajiem. Tikai Dieva valdības principi ir taisnīgi, patiesi, mīlestības pilni. Un vēl viņš piebilst, un šie ticības varoņi ar savu dzīvi ir apliecinājuši, ka viņi ir svešinieki un piemājotāji virs zemes. Nobeigumā izdarīsim secinājumu. Dievs ir nolicis robežas Latvijas valstī, un mēs varam slavēt Dievu par to, kad šeit mums ir ļauts dzīvot, kad šobrīd mēs varam dzīvot ne kara apstākļos. Ja atzīstam šo Dieva darbu, ka Viņš ir tas, kas mūs ir sargājis, ka Viņš ir tas, kas mūs žēlojas un ka Viņš ļauj mums vēl dzīvot brīvā un neapspiestā valstī, tad mums ir jāseko tālākajam aicinājumam, kas bija izteikts rakstos: meklēt to Kungu savā ikdienas gājumā, mīļie draugi.
Nedariet to tikai tad, kad ir grūti, kad ir bēdas, nepadariet Dievu par pēdējo salmiņu savā dzīvē, bet padariet to par pirmo un vienīgo, jo viņš nav tālu nevienam no mums. Un mēs varam nevis vienkārši akli aizlūgt par mūsu valsts vīriem, bet lūgt, lai Dievs svētī tos cilvēkus, kuri atzīst Dieva autoritāti, kas atrodas atbildīgos amatos un atzīst šo Dieva autoritāti un apzinās savu atbildību saskaņot valsts pārvaldes principus ar Dieva valstības principiem – taisnīgumu, žēlastību un mīlestību. Tādi vīri bija arī Jēzus laikā, tā laika valdībās un varās. Tādi vīri iestājās par Kristu, un pat Pilāts nepalika vienaldzīgs, kad Jēzu veda viņa priekšā. To apzinoties, paturēsim prātā apustuļa Pētera vārdus. Bet tā kunga diena, pastarā diena, nāks kā zaglis. Tātad negaidot. Tanī debesis un ar lielu troksni zudīs, un pasaules pamati degdami izjuks, un zeme, un viss, kas uz tās radīts. Izjuks arī visas valstis, visas robežas, tas nebūs svarīgi vairs tajā brīdī. Kad nu viss tas tā notiks, Pēters saka, cik stipriem tad jums jābūt šodien, jau šodien, cik stipriem jums jābūt svētā dzīvē un dievbijībā. Un ja jūs to darīsiet, tad ar savu svēto un dievbijīgo dzīvi jūs pasteidzināsiet viņa apsolījuma piepildīšanos, jaunas debesis un jauna zeme, kur taisnība mājo. Dievs svētī Latviju. Dievs svētī arī jūs, mīļie skatītāji, kļūt par ticības varoņiem, kas vērtējat iespēju dzīvot brīvā zemē, bet neapstājieties pie tā. Meklējiet labāku tēviju, kur taisnība mājo.